Labdien, mēs esam Dobrāja ģimene. Mēs esam no Jelgavas. Visu mūžu arī Jelgavā dzīvojam. Nesen esam ievākušies mūsu jaunajā mājā. Kaut kad tikai oktobrī sākām dzīvoties. Dārzu iekārtojām šogad, pavasarī. Iesējām zālītes, izveidojām ābeļdārzu nelielu un siltumnīcu, kurā mums aug tomāti, gurķi, viss kaut kas. Un dzīvojam forši un pļaujam zāli ar pļāvēju līdz šim. Jā. Ir 2 darbdienas vakari, un citreiz mēģinām pārstrādāt pa 1 darbdienas vakaru. Ar šmaukšanos. Ar šmaukšanos tad ir 1 darbdienas vakars, jo ar zāles savācēju aiz mājas es šmautos, es nepļauju. Ir diezgan grūti un tad jānes tā zāle un tā ir ar šmaukšanos. Smukākajā dārza daļā, protams, nopļauju ar zāles pļāvēju ar savācēju. Jā, un tas aizņem apmēram 3 līdz 4 stundas, ja ar trimeri nevajag neko pielīdzināt. Tā, jā. Sludinājumu ne, bet, tā kā postu aizsūtīju Mārtiņam. Viņš pieteicās, neko gaidījām, ka būs, nebūs. Nezinot par noteikumiem pieteicos, nezināju, kad īsti būs. Jā, viņš nezināja, kas es zināju, apmēram, ko viņš kā ātrumā darbā aizpildīja. Jā. Un te mēs esam. Jā. Te mēs esam un mūsu dārznieks Javiers. Tas ir mūsu jaunais darbinieciņš dārzā un es domāju, ka mēs tīri labi sadzīvosim. Dzīvosim, redzēsim, filmēsim, skatīsimies un tā. Pats labākais tas, ka neticās, jo mēs tiešām nekad līdz šim neesam neko laimējuši. Un tas ir tā, ka tajā dienā bija tādas emocija, tāds saspringums, vai tiešām vai taisnība, ka mēs dabūsim. Jā, ka zvanītais necējās, jau redzēja telefonu numurs, jā, īstais, ka zvana no Husqvarna, bet necējās, jā, kad kaut ko varam arī vinnēt, jo pārsvarā nekad neko nevinnējam, bet cenšamies un spēlējam visu kaut kur piedalāmies. Bet šis ir baigi labs laimes. Kur ir tas labums, man liekas, ka vienam vienalga tur pļauj viens vai otrs, bet ka nav jāvelta tas viss vakars, jo mums sanāk, visu dienu tu esi darbā, un tad ir tā diena nedēļā vismaz, kad viens cilvēks principā visu vakaru ir aizņemts, un tad ir vai viens ar to bērnu pavada tikai laiku, vai otrs, un tad ir tā, ka tam otram cilvēkam ir jāgaida, kad tas otrs beigs, un tad mēs varbūt kaut ko kopā vai kaut vai vakarā ieiet istabā, bet tās ir tiešām, ja tu 6 esi mājās, un ja līdz 9 tas otrs cilvēks tur skraida pa to dārzu ar to pļauteni, tad tas tiešām tas ir tas, kas, man liekas, tas ieguvums, tas, ka, principā, katrs vakars turpmāk ir, nebūs tik aizņemts vismaz, vienā jomā to, kad, to laiku tā kā jo darba dienās pļaut vispār negribās. Jā, darba dienās pļaut vispār negribās. Un brīvdienās vēl jau vairāk negribās. Mēs esam ļoti priecīgi, kad mūsu ģimenē nāk jauns dalībnieks, kurš rūpēsies par zāles pļaušanu, tur būs vairāk laika pašiem. Nākamnedēļ dodamies kaut kur izbraucienā, tepat pa Lietuvu. Tīpaši ņemot vērā tādu, kāda ir šitā vasara, kad, principā nevar saplānot, kad to zāli nopļaut. Man liekas, ir viena tā labā diena, man liekas, kaut kāda iepriekšējā pļaušanas reize bija tāda, kad tā kā gribās kaut vai uz to pašu jūru vai kaut kur aizbraukt, un tad ir tāda dilema, apmēram, ja tu šodien nenopļaus to zāli, jo vispār jau nedēļu tad līs, un pēc tam kā nākošais nedēļa tad jau ir ielaista tā zāle, un cik es esmu dzirdējis, tad viņš darbojas arī Lietuvu. Varēs cauri gadu staigāt, caur vasaru. Mēs svinējām!